jautājumu. Es ceru, ka mani var labi dzirdēt. Var dzirdēt, jā. Jā, paldies. Tātad, jā, augstākas veiktspējas betona izmantošana būvprojektā salīdzinot ar projekta dokumentāciju. Tēma tāda, ka mūsu projekta dokumentācijā parasti ir norādītas betona stiprības klases plus kādas ārējās iedarbības klases, varbūt tās ārējās vidas iedarbības klases betonam. Dažos gadījumos papildus kaut kādas prasības ir izvirzītas varbūt tās salisturībai vai arī varbūt tās betona sastāvam, bet tas vairāk attiecās tādām varbūt tās tiltu konstrukcijām, kur ir papildus varbūt tās kaut kādas jau bijušas iepriekš jau prasības no varbūt arī pasūtītāja, šajā gadījumā, piemēram, Latvijas valsts ceļiem, kuriem ir savējās tiltu specifikācijas rokas grāmata, kuras būtu jāiekļauj projekta dokumentācijā, bet ļoti bieži tās ir ļoti primitīvi, ir betona stiprības klase un ir pašas minimālās prasības, kas ir nodefinētas attiecībā uz ārējās vidas iedarbību. Tad varbūt tās nedaudz par to, kā tas, šeit vienkārši slaidā var redzēt tādus piemērus no atsevišķiem kaut kādiem projektiem, kas ir tīri izvilkumi ārā no tā, kas projekta dokumentācijā vispār ir bijis prasīts par betonu. Tad varbūt tās tāds ievadam arī vēl nedaudz varbūt tās sīks skaidrojums par standartiem. Tātad mums uz betona faktiski ražošanu primāri Latvijā tātad mums ir EN 206 standarts, un kā jūs šeit kreisajā pusē varat redzēt, tātad tā hierarhija ir tāda, ka mums ir tātad pašā augšā ir vispār visi tātad nacionālajie normatīvi, likumdošana, būvnormatīvi, mums ir EO kodeks, kas ir pēc būtības tātad attiecās tieši uz projektēšanu, zem kura tad tālāk jau ir EN 206 standarts, kas attiecās tieši uz betona ražošanu. Tad tehniskie noteikumi, darba izpildījums, ražošana atbilstība arī, tā skaitā tāda, kā mēs novērtējam betona atbilstību. Tas, kas ir jāņem vērā, ka tātad runājot par šiem te nacionālajiem normatīviem likumdošanu, tātad mums ir papildus ministru kabineta noteikuma numurs 156 būvstrādājuma tirgus uzraudzības kārtība, kuros ir atrunāts, ka tātad Latvijā uz betonu attiecās papildus nacionālais pielikums, tātad šeit LVS 156.1, mūsu tātad vietējais nacionālais standarts, kurš ir kā pielikums 206. Standartam, tātad mums šie abi standarti ir jāizskata kopīgi. Tātad, principā tas, kas varbūt nav līdz galam nodefinēts pašā EN 206 standartā, tas ir pateikts LVS 156 standartā, un tam ir tā kā, lielāks spēks nekā šim 206. Eiropas standartam. Varbūt arī nelielu atkāpīt uzreiz es pateikšu, tātad tikko burtiski aptuveni mēnesi atpakaļ ir Eiropas standartam EN 206 ir iznākusi jauna versija. Tātad šī gada versija, tur ir tādas izmaiņas, grozījumi arī šajā standartā. Viņš šit kā, ja mēs ieejam Latvijas valsts standarta mājaslapā, tad parādās, ka iepriekšējais EN 206 standarts vairs nav spēkā, un spēkā ir jaunais standarts, bet šeit ir tieši šī te nianse, kas ir šeit faktiski ekrānā parādīta arī, ka tā kā mums augstāk ir ministru kabineta, ar lielāku spēku ir ministru kabineta noteikumi, kuros vēl joprojām ir atsauc uz šo te LVS 156.1 standartu, uz viņa konkrēti 2022. Gada, tātad šo te 18. augusta versiju, kura savukārt atsaucās uz iepriekšējo EN 206 versiju, tad līdz ar to mums vēl joprojām spēkā ir iepriekšējā arī EN 206 standarta versija. Un tā tas būs līdz brīdim, kamēr netiks izstrādāti jauns nacionālais pielikums LVS 156, un kamēr viņš netiks iekļauts ministru kabineta noteikumos, tieši šī te atjaunotā versija. Tīri tā provizoriski, Latvijas Betona Savienība šajā darbā arī iesaistās, bet tāds, varētu teikt, aktīvs darbs vēl nav pat uzsācies īsti, līdz ar to, zinot arī pēc iepriekšējās pieredzes, līdz brīdim, kamēr tas tiks izdarīt grozījumi ministru kabineta noteikumos, paies, es paredzu, ka tas varētu būt orientējoši gads. Tā, labi, bet tagad atgriežoties pie pamata tēmas, tātad augstākas veiktspējas betons un ko mēs ar to saprotam. Šajā gadījumā mums tātad EN 206 standarts definē ārējās vidas iedarbības klases betonam, tātad atkarībā no tā, kādā vidē betons atradīsies, kāda veida tātad šī te vide varētu agresīvi uz viņu
iedarboties. Tātad X0 šī te klase, kas būtu faktiski, kad viņam tādas īsti agresīvas nekādas iedarbības nav, tad mums ir karbonizācijas korozijas risks, un tad attiecīgi 4 klases XC1 līdz XC4 atkarībā no tā, cik mitra vai cikliski mitra šī te vide būs betonam. Tad mums ir arī chlorīdu negatīvā ietekme. Šeit ir uzreiz 2 grupas XD un XS, kas ir attiecīgi vai no jūras ūdens vai no chlorīdiem, kas nav no jūras ūdens iedarbība. Šīs te tātad chlorīdu klasi, kas man varbūt svarīgi ir pieminēt tādu niansi, kad pēc būtības šie te chlorīdi tiešā veidā paši betonu nebojā, bet viņi tātad iesūcoties betonā, faktiski dzelzbetona konstrukcijā, ja viņi tātad tajā brīdī, kad šie chlorīdi nonāk jau saskarsmē ar dzelzbetona konstrukcijā esošo tērauda armējumu, viņi izraisa šīs te tērauda armatūras koroziju un tad arī sākās problēmas ar visas pašas jau konstrukcijas ilgmūžību. Tad mums ir tātad attiecīgi vide ir sasalšana, atkušana, faktiski tātad sala ietekme betonam, kas ir tieši šādā cikliskā veidā, jo, protams, šis betons vienreiz sasaltu, stāvētu negatīvā temperatūrā, piemēram, kādas, saldētavas grīda vai konstrukcijas, tad tur šī te negatīvā ietekme varbūt nav tāda, kā tas notiek āra kaut kādām, pieņemsim, brauktuves konstrukcijām, kur notiek cikliski šī te iedarbība, sasalšana, atkušana, plus vēl šie te pret apledojuma reaģenti, tas pats sāls, kurš arī tiešā veidā šo vidi padara agresīvu. Jo viens ir, teiksim, tātad tikai ūdens, XF3 klase, kā mēs šeit redzam, ir tātad betons ar augstu ūdens piesātinājumu, bez pretapledošanas reaģentiem, un XF4 klase, tātad, kur ir nevis vienkārši ūdens, bet tātad jau šie te piesātinājums arī ar pretapledojuma reaģentiem. Un tad mums vēl ķīmisku vielu agresīva iedarbība, kur var būt arī attiecīgi no gruntsūdeņa ietekmes vai no kādu citu faktiski vielu, šeit tieši ķīmisko vielu iedarbība uz betonu. Tie var būt dažādi sulfāti, amonjaki, pazemināts pH, var būt skābes vidas ietekme un tā tālāk. Tātad no standarta viedokļa šajā Eiropas 206. standartā ir pielikums, F pielikums, kuram ir arī rakstīts, ka tātad šis ir informatīvs tikai pielikums, viņš nav tātad normatīvs, viņš ir tikai informatīvs, kā vajadzētu izskatīties betonu, tātad, ierobežojumi faktiski betona sastāvam, lai viņš būtu noturīgs pret šo te agresīvo vidu. Un tad mēs redzam, ka faktiski ir ierobežojumi ir ūdens cementa attiecībai, kas var būt tātad, jo agresīvāka vidi, jo zemāka ūdens cementa attiecība nepieciešama, lai to izturētu. Tāpat arī minimālai stiprības klasei, minimālai cementa saturam. Plus vēl betona salistrībai ir obligāti nepieciešams arī iesaistītā gaisa daudzums noteikts betonā, bet es tik detalizēti varbūt šodien neiešu betona tehnoloģijā. Savukārt, kas ir ļoti būtiski, tātad mums LVS 156 nacionālajā pielikumā šī tabula jau ir precizēta, viņa ir padarīta bišķiņ plašāka ar vēl papildus precizējumiem šādām tādām izmaiņām arī šajās te noteiktajās maksimālajās pieļaujamās ūdens cementa attiecības un stiprības klasēs, kura faktiski tad ir jāņem vērā, jāievēro visiem ražotājiem, lai šis, faktiski tātad, lai mēs varētu uzskatīt, ka betons atbilst attiecīgai tās ārējās vidas iedarbības klasē. Par ko vispārībā tad ir stāsts un ko mēs saprotam ar augstākas veiktspējas betonu šajā kontekstā? Bieži vien vai parasti nodefinē projektētājs tātad minimālo šo te ārējās vidas iedarbību. Es varbūt ātri paskriešu atpakaļ, kā mēs redzam, pieņemsim šeit C3037 betons, kuram ir prasīta tikai XC2 noturība. Tātad šajā gadījumā tas būtu, pastamies tabuliņā, tātad mitras, streti, sausa vide. Tas varētu būt kaut kādi ēkas pamati, kur ir vienkārši, tātad mitrā zemē stāv cauru gadu. Tātad, un pie tam stiprības klase C3037. Šajā gadījumā mēs redzam, ka, ja mēs salīdzinām tagad pēc prasībām betonām, tad mēs šajā tabulā redzam, ka šīs XC3 un XC4 faktiski klases jau ir pilnīgi prasības, ir faktiski identiskas, kas nozīmē, ka faktiski, ja mēs izpildam XC3 klases prasības, tad automātiski mēs esam izpildījuši arī XC4 klases prasības. Vēl jau vairāk, ja mums nāk kādas no, pieņemsim, šīm te chlorīdu klasēm, es te paņēmu tādu piemēru, ja, piemēram, ir tātad nodefinēts betona, varbūt pat nav neviena cita, bet ir tikai nodefinēta, kad ir tātad šī te XD2, pieņemsim, chlorīdu noturības klase.
Tātad, ko mēs te redzam? Tātad, tas ir pēc būtības betons, kuram ir ūdens cementa attiecība nelielāka par 0,55, stiprības klase vismaz C33,7 un cementa saturs vismaz 300 kg. Tātad, ja mēs pareizi mākam lasīt standartu un vispār pēc būtības saprotam, ko nozīmē tātad šī te klase, tad tas ir, tā kā mēs saprotam, ka tātad šis pats betons automātiski izpildīs arī prasības, kas ir XD1 klasē, kur faktiski arī šajā gadījumā viņas ir precīzi tādas pašas, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, karbonizācijas klases, tad viņš arī tātad šāds XD2 betons izpildīs visas gan XC1, gan XC2, gan XC3, XC4 uzdotās prasības, jo faktiski ūdens cements attiecība būs zemāka, stiprības klasē arī tātad būs vismaz šāda, un cementa daudzums arī būs lielāks nekā minimālais noteiktais šīm klasēm. Tāpatās arī šajā gadījumā XF1 klase tiks izpildīta, jo vēl XF1 klasē mums nav šis nepieciešams gaisa iesaist betonā, tad šī arī automātiski izpildīsies. Ja tiek nodefinēta varbūt tās jau ir prasības pret ķīmisko noturību, tātad šo te XA2 klasi agresīvai ķīmiskai vidē, tad mēs šeit redzam, ja ir XA2 tātad prasības ar ūdens cementa attiecībai, tātad jāizpildās jābūt mazāk par UC045, stiprības klasa vismaz C3545 un minimālais cementa vai cementa daudzums 320 kg. Tad faktiski šeit ar zaļu ir iekrāsotas jau visas klases, kuras automātiski šādam betonam izpildās. Un kur tad ir tā lietas būtība, kāpēc es vispār šodien šeit uzstājos, kad praksē ražotāji un arī būvnieki, faktiski betonēšanas darba izpildītāji bieži sastopās ar tādu niansu, kad, ja projektā pieņemsim ir ierakstīts, tikai betonam ir prasība XC2 klasē, tad pieņemsim kaut kāds, vai arī tas, ko es iepriekš rādīju, C337, XC2, tā tad ir izvirzītās prasības, tad faktiski, ja pieņemsim tālāk, jo betona ražotājs piegādā betonu, kurš un deklarē, ka tas betons tas pats C337 stiprības klase, bet viņš jau izpilda tātad XC4 klasi un vēl varbūt tās kādas vēl arī pārējās. Tad ir tāda situācija, kad no kaut kādas būvuzraugu puses vai būvinspektoru puses tiek pieprasīts, ka tas ir jau, ja tā tad tiek pielietots cits betons nekā projektā ir prasīts, un kad tad būtu jāveic vai grozījumi projektā, vai speciāli, vai tur autoru uzraudzības kārtībā, vai vēl kādā citā veidā ir jāpanāk tur saskaņojumi no projekta autora, no visām iesaistītajām pusēm, kad drīkst izmantot tiešām šādu citu it kā betonu, nekā ir prasīts projektā. Tad tas, ko mēs no Latvijas Betona Savienības jau esam darījuši jau gadu garumā, ir mēģinājuši skaidrot, ka tas nenozīmē, ka tas būtu cits betons, ka tas būtu savādāks betons, kad betons, kurš izpilda augstākas vidas iedarbības klases, viņš atbilst arī visām zemākām tātad vidas iedarbības klasēm no tās pašas sērijas, vai arī, teiksim, ja viņš papildus izpilda vēl arī citu kādu sēriju, tur ārējās vidas iedarbības klases, tas arī nenozīmē, ka tas ir cits vai savādāks betons, ka viņš vienkārši ir augstākas veiktspējas, kā šīs dienas prezentācijā tas saucās. Tad arī tāpēc ir izstrādāta šāda tabuliņa, es pēc brīža arī pastāstīšu, kur tas viss ir pieejams materiāls. Tātad automātiski šeit ir tātad šīs kombinācijas, kuras iepriekš minēju, tātad, ja betons izpilda kādu augstāku klasi, tātad, ko viņš izpilda vēl visas pārējais. Tātad šajā gadījumā XC4 betons izpilda gan X0, XC1, XC2, XC3 klases, savukārt, kā jau minēju, šis te, ja XA2 betons, tad viņš izpilda gan visas XC, gan visas XD, gan visas XS iespējamās klases, plus vēl arī, protams, XA1 un šajā gadījumā arī XF1. Šīs tāds vienkārši uzskatas, tā kā jāsaka vadlīnijas, pēc kā vadīties atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, kuras klases automātiski izpildās betonam, ja viņam ir nodefinēta kaut vai pat tikai varbūt tās viena maksimālā tā ārējās iedarbības klase. Tātad, jā, kā es minēju, tātad šis te dokuments, tātad ir mūsu no Latvijas Betona Savienībai, viņš saucās pozīcijas paziņojums numur 1, un viņš mūsu mājaslapā www.betonsavienība.lv zem sadaļas tehniskās komitejas TK02
Tas ir tātad speciāli komiteja izveidot mūsu organizācijā mūsu tā kā rekomendācijas sniegšanai, kur ir pieejams dokuments, kurš apraksta šo visu, ko es stāstīju detalizēti. Un, nu, ja varbūt tās kādam ir nepieciešams atsaukties uz kādu, nu, tā kā kaut kādā, nezinu, kā konflikta situācijā, būvobjektā vajag, teiksim, kādu dokumentālu pamatojumu, kāpēc tad var pielietot šādu te augstākas veiktspējas betonu, tad šeit ir pieejams šis te mūsu izdotais dokuments. Un tas nav tikai, varbūt tās arī Latvijas Betona Savienības uzskats. Mums ir bijušas sarunas arī ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, un šajā sakarā mēs esam, būs pārskrieši tālāk, tātad šāda te vēstule tapus, kas īstenībā tikai vakardien tika arī iesniegta Valsts Būvniecības kontrolas birojā, bet viņi ir parakstījusi tātad gan Latvijas Betona Savienība, gan Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācija, gan Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācija, gan Latvijas Būvinženieru Savienība, kura tātad visi pauž kopīgu nostāju, faktiski tātad, nu, visa industrijas, vai, teiksim tā, no industrijas, nu, svarīgākās organizācijas, pārstāvniecības organizācijas, visas piekrīt šādai izpratnē par šo te jautājumu. Un kas vēl jau vairāk šeit, tajā lielākajā rindkopā, pēdējie divi teikumi, tātad šeit ir arī pieminēts, ko mēs īpaši ar būvkonstrukciju projektētāju asociāciju esam pārunājuši, kad arī attiecībā uz augstākas stiprības betona pielietošanu būvobjektos vai būvprojektos, tātad lietojot augstākas stiprības klases betonu nekā projektā ir norādīts, ka faktiski arī tādā pašā veidā tas būtu pieļaujams, tam nevajadzētu prasīt nekādu speciālu saskaņojumu, ja vien tam nav bijuši kaut kādi speciāli ierobežojumi, ko jau tad projektēšanas gaitā un BK sadaļā būvkonstrukcija daļas autoram būtu tas jānorāda. Ja šādi norādījumi speciāli nav, ka būtu ierobežojumi lietot augstākas stiprības betonu, tad tas tāpatās ir vienkārši augstāks veiktspējas betonu, kādu mēs varam pielietot. Kas ir šobrīd varbūt tāds neatrisināts jautājums, pie kā mēs noteikti turpināsim arī kopā ar Būvniecības kontrolas biroju par šo diskutēt un runāt, un iespējams nākošajā seminārā varbūt tās sīkāk varēsim jau pastāstīt, kā tieši šāda te augstākas veiktspējas betona lietošana būtu jāatspoguļo tālāk jau būvniecības izpilda dokumentācijā. Respektīvi, vai tas vispār kaut kādā veidā būtu jānorāda, vai kādi skaņojumi, teiksim, tam ir nepieciešami. Mūsu viedoklis ir, ka tam nav nepieciešami nekādi papildus saskaņojumi, un ka tas būtu tikai normāli, ja visas iesaistītās puses būvniecības procesā, kas ir savas jomas tomēr profesionāļi, kas saprot, kad vienkārši šādu augstākas veiktspējas betonu var izmantot bez papildus saskaņošanas, pārskaņošanas un tur 10 parakstu savākšanas. Bet par to mēs droši vien tad vēl izdiskutēsim līdz galam ar visām pusēm, un nākošais es ceru, ka es varēšu tādu tiešām jau vienot nostāju šajā jautājumā arī paust, kam piekritīs arī Valsts Būvniecības kontrolas birojas. Tas bija viena sadaļa, un tad īsumā varbūt tās ātri par vēl vienu jautājumu, kam es gribēju pieskārties par betonu testēšanu objektos. Šodien jau izskanēja par to, ka viss sistēmā būvdarbu žurnālā būtu jāattēlo vai kur jāpievieno testēšanas pārskati, un tieši tur daudz, kur izskanēja tieši par betonu pārbaudēm jautājums, tad šeit tieši, es uzdodu tādu retorisku jautājumu, vai objektā ir jāņem betona paraugu, jānosaka tā stiprība un kāpēc tas būtu jādara. Un te ir, teiksim, divi tādi galvenie virzieni. Viens ir tā kā, lai pārliecinātos, ka ražotājs ir atvedis to, ko klients ir pasūtījis. Tad tur ir tā kā jautājums, atkal kāpēc? Vai tāpēc, ka mēs neusticamies ražotājiem, mēs neticam viņa ražošanas kontrolas certifikātam, ka mēs gribam tā kā pārbaudīt, ka viņš tiešām atved to, ko viņš tā kā deklarē. Vai varbūt ir kaut kādi īpaši apstākļi, kad ir
objektā betonam pievienots papildus, tur, teiksim, ūdens, ko mēs labi zinām, ka tas samazina betona stiprību, un varbūt tās pēc šī fakta konstatācijas mēs gribam tiešām pārbaudīt, vai tad viņam tā stiprības klase izpildīsies, vai vienkārši viņš ir ilgi nostāvējis objektā. Un tad ir ļoti būtisks aspekts par to, kā būvobjektos tiek šie paraugi paņemti, un ja mēs gribam pārliecināties par betona stiprību būvobjektā, tad ir vesela sērija ar standartiem par to, kā ir jāpaņem svaigā masa pati tātad no betona, teiksim, vai betona vedēja, vai jebkurā gadījumā no šī betona masai ir savi noteikumi, kā var jāatlasa, jāpaņem šis paraugs. Tad ir cits standarts, kurš nosaka, kā precīzi ir jāizgatavo šie betona kubiņi, kā viņi ir jākopja, kā viņi ir jāuzglabā, lai viņi būtu tātad reprezentatīvi un mēs ar viņiem varētu noteikt tiešām šo betona kvalitāti, nevis kaut ko citu. Ja. Un tad ir otrs variants, varbūt tās tieši otrādāk. Mēs gribam varbūt tās pārliecināties nevis par to, vai tiešām pats betons kā materiāls sasniedz savu stiprību. Mēs gribam noskaidrot, kā viņš uzvedīsies tieši mūsu apstākļos, mūsu konstrukcijā, ņemot vērā, kad ir kaut kāda, teiksim, pazemināta, piemēram, āra temperatūra, vai varbūt tās tieši ļoti paaugstināta, vai varbūt tās masīva konstrukcija, vēl kaut kas. Un mēs gribam zināt tieši, kāda būs betona stiprība konstrukcijā konkrētā kaut kādā laikā. Bet, ko es šeit esmu lieliem burtiem varbūt arī uzrakstījis tieši tātad, varbūt kāds man apstrīdēs, bet es neesmu atradis nevienu standartu vai būvmateriālu, kur būtu noteikts pienākums, teiksim, būvniecības procesa dalībniekiem objektā ņemt betona paraugus un pārliecināties par stiprību. Kas ir prasīts vai kā tas ir varbūt tās pasniegts, tātad mums ir standarts betona konstrukcija izgatavošana, kur tātad par betonu piegādu un pieņemšanu būvobjektā ir rakstīts tātad, ka pirmkārtām pats būtiskākais, kas arī nevienmēr būtu izpildās, bet ir tātad pirms katras kravas ir jāpārliecinās par piegādes pavadzīmi, pārliecināties, ka tiešām tas, kas ir bijis pasūtīts, tas ir atvests un jāveic vizuāla inspicēšana. Un, atkal, ja mēs pieņemam, ka visi ir profesionāļi, tad parasti jau vizuāli var uzreiz pamanīt, ja gadījumā kaut kas ir aizdomīgs vai ne tā, tad pirmkārtām tad mēs jau raujam to stopkrānu un tad sākam varbūt tās domāt par paraugu ņemšanu, pārliecināties, vai viņš ir kvalitīvs vai nav kvalitīvs tā tālāk. Un rekur tādā oranžīgā krāsā ir iekrāsots tātad punkts no standarta, kurš pasaka faktiski to, ka tikai tajā gadījumā, ja kā es šo saprotu, darbu veikšanas projektā, pats, teiksim, būvniecības darbu veikšanas projektā ir ierakstījis, vai projekta izstrādātājs projektā ir iekļāvis atsevišķu prasību, kad ir jāņem betona paraugi. Tikai tajā gadījumā tas ir kļūst par pienākumu būvobjektā, bet tad faktiski sanāk, ka darbu veikšanas projektā pats būvnieks sev var uzlikt šo te pienākumu, vai arī projekta autors jau projektā ierakstot. Bet ja tas nav bijis, ja tas netiek tajā, teiksim, līmenī atrunāts, tad faktiski šādu pienākumu īsti nevienam nav. Tā, kur es esmu iesprūdis? Jā, bet ko mēs varbūt tās, kas ir būtiskāk ar šo te betona testēšanu, kas mēs ļoti bieži, es domāju, visi ir redzējuši, ka betona plaisas objektos, tīpaši uz kādām horizontālām konstrukcijām, plātnēm, pārsegumiem, kur noteikti ir svarīgāk būtu nevis paņemt šos te paraugus, pārliecināties par stiprību, bet pārliecināties, ka tiek veikta atbilstoša betona kopšana, kas arī, starp citu, kā jau iepriekš tika minēts, ir jādokumentē būvdarbu žurnālā, kā šī kopšana tiek vai netiek veikta, bet, protams, jautājums nav par formalitāti un žurnāla aizpildīšanu, bet par to, lai tas tiktu praksē arī darīts. Un otrs ir arī betona temperatūras monitorings. Ir īpaši, protams, tas ir daudz aktuālāks jautājums masīvās konstrukcijās, bet vispār tātad, lai mēs saprastu, kā notiek cietēšanas laikā, tātad notiek hidratācijas siltuma izdalīšanās no betona. Protams, jo masīvāk konstrukcija, jo lielāk šīs temperatūras tiek sasniegtas konstrukcijas vidienē un mazākas viņas var būt vai būs, teiksim, pie konstrukcijas virsmas un malām. Un tad ir svarīgi, kāds ir šis temperatūras gradients visā konstrukcijā, lai viņš neveidojās pārāk liels, lai betonam neveidojās tā saucamais termošoks arī.
Un šajā kontekstā, tātad par kopšanu ir arī šis pats standarts par betona konstrukciju izgatavošanu nosaka prasības, ka betonos ir jākopj, tie ir tie veidi, kādā veidā to var darīt, bet, faktiski tātad pats galvenais ir, neļaut viņam vienkārši priekšlaicīgi izžūt. Tātad mitrumam, kas ir betonā, ir jāpaliek viņā iekšā, tur jābūt, lai viņam pilnvērtīgi veidotos stiprība, visas hidratācijas reakcijas notikt savādāk. Ja šis mitrums betonu, tā teikt, atstāja, iztvaiko, izgaro, tad teiksim, tā vietā paliek plaisas un arī betona stiprība var būt problēmas. Savukārt par stiprības attīstību, kas ir mūsdienās arī daudz tiek runāts par digitālām tehnoloģijām. Šeit arī ir pieminēts, tātad, kad šīs te betona īpašības un var novērtēt tātad ar betona cietēšanas aprēķinu un funkcijām zinot to, kāda betona stiprība attīstās pie konkrētas temperatūras. Šajā gadījumā tātad arī Latvijas Betona Savienība ir strādājusi pie tā, lai Latvijā šo te metodi ieviestu. Tātad betona temperatūras un brieduma pakāpes monitorings visā pasaulē jau ļoti plaši tiek pielietots, arī pie mums arvien vairāk un vairāk to pielieto, bet arī saskaramies ar to, ka atsevišķi varbūt tās būvuzraugi vai kontrolējušās iestādes šo te metodu vēl neatzīst, jo nav īsti varbūt tās tāda normatīva standarta dokumentu, uz ko atsaukties, kā šī metode būtu pielietojama, cik viņa ir uzticama. Tad šeit arī Latvijas Betona Savienība ir strādājusi pie šī. Mums ir izveidota tehniskā komiteja speciāli numur 05, zem kuras tātad viss, kas saistīts ar digitālām tehnoloģijām betonu, to mēs nodarbojamies. Un faktiski šāds te dokuments, pirmā daļa par betona stiprības noteikšanu ar betona briedumu metodi dokuments ir faktiski jau tapis, vēl nav publicēts, bet tuvāko pāris nedēļu laikā viņš tiks publicēts un tiks arī izziņots gan mūsu mājaslapā, gan citur tiem, kas interesējās. Noteikti būs iespēja šādu dokumentu arī lietot un pamatot šo te digitālo ierīšu izmantošanu būvobjektos, lai jau konstrukcijā diezgan precīzi noteiktu betona stiprības attīstību laikā. Tā, tas arī viss no manas puses. Lielas paldies!